atrodamies objektā, jo Vīlo 21, šeit ir ekskluzīvi apartamenti, kas tiek veikti apgaras darbi ar Flūgeru apgaras materiāliem. Tātad šajā objektā tika izmantota Flūgeru patela LSR, un papildus armēšana drošībai tika izmantota tātad armējošais audums 45 grami, kas tiek līmēts uz speciālu stipauduma līmi 378 Flūgers. Tātad šobrīd mēs redzam, ka Malders sagatavo tātad sev nepieciešamo krāsas daudzumu griestu pūšanai. Krāsa parasti pirms darba tiek izfiltrēta caur kaprona zeķi. Tādā veidā mēs varam iziet no situācijas un būt droši, ka tajā krāsā nav nekāda sausajā aplikuma. Parasti 10 litru spaini mēs pieaucam ūdens attiecību atkarībā no telpas temperatūras un vīzes no 500 līdz 800 ml ūdens. Tātad šī proporcija ir apmēram tā nepieciešamā proporcija, kas ir nepieciešama pieaugt šai krāsai, lai vēl varētu kvalitatīvi uzpūst griestu krāsu. Tātad krāsošanai mēs izmantojam, kā jūs redzat, krāsu Flūgeru 2S. Kā mēs turpmāk redzēsim arī šajā demonstrējumā, šīs krāsas galvenā priekšrocība ir tāda, ka krāsa pirmkārt lēnām žūst, viņi ļoti vienmērīgi klājās, un situācijā, kur ir nepieciešami vairāki klājumi vai klājumi, kur ir iespējams pārējas, tad šo krāsu ir iespējams gan piepūst, gan uzpūst vairākas kārtas, kad neredz šīs pārējas. Šī galvenā šīs krāsas priekšrocība. Tātad šeit, kā jūs redzat, arī telpā tika izmantotas dekoratīvās karnijas no firmas Oracle. Šīs karnijas tika montētas no 3 daļām. Tātad augšējā daļiņa tiek montēta uz griestiem, apakšējā daļiņa tiek montēta uz sienas, un vidus tiek iemontēts starp šīm 2 karnīzēm, piedzenot šos elementus, lai viņi perfekti saplūstu līnijās ar griestiem un sienām. Karnīzes tiek pūstas vairākas reizes, jo karnīzu īpatība ir tāda, par cik viņas krāsu praktiski neuzsūdz, ir ļoti uzmanīgam jābūt pūšot šos elementus. Tātad tas uzpūšanas elements tiek veikts 2 piegājienos. Pirmajā piegājienā mēs redzam tātad visus defektus, kas tiek parādīti pie šo karnīžu uzpūšanas, un tad mēs varam pielabot šos defektus, piešpaktelēt, pieslīpēt un veikt atkārtējo uzpūšanu. Tātad šobrīd griesti ir gatavi, ir pievilkti visi mikrodefekti, un tātad mūsu Malders veiks testa triepienus uz grīdas, pieregulēs mašīnu un veiks galīgo finišu pūtienu uz griestiem. Un šajā gadījumā mēs karnijas mēs nepūšam, bet veiksim pūšanu ar nelielu piegājienu no karnijas līdz karnīzēm. Ja? Šo pārēju neredzēs, pat ja nedaudz tā krāsa krāp uz karnijas, tātad izžūstot krāsa iznīcinās un pārējais nav redzēts. Tātad šeit mēs redzam tādu diezgan kompaktu, manā skatījumā ļoti ērtu krāsu uzpūšanas mehānismu. Tad šis ir amerikāņu firmas Grapo aparātiņš, krāsu mašīna, kas padod spiedienu līdz 220 bāriem, bet šeit es gribētu vērst galveno akcentu tieši uz šo detaļu. Šāda detaļa šobrīd mums ir vieniem no retajiem, jo nenormāli izmaksu dēļ nekurš katrs atļaujās šo detaļu iegādāties. Galvenās priekšrocības šai detaļai, kur Malderi var izmantot savā darbā. Tātad kāda pagarinājums, kas ir ērts, pie kuriem uzpūšanas darbiem. Tātad ir iespēja regulēt krāsas plūsmas starta un nobeigumu padeli. Ko tas nozīmē? Šeit ir mehānisms un padeli, kas regulē starta padeles impulsu un nobeigumu. Tādā veidā neveidojot liekus izšpicējumus. Bieži vien, kad mēs pūšam pistoli, mums veidojās uz griestiem aiz sienām spļāvieni. Gan iesākot, gan nobeidzot šo darbību. Šeit ir izveidojas speciāli mehānismi, kas
starta amplitūdi samazina vai palielina vajadzības gadījumā un nobeigumā tieši tāpat ar šo te regulējumu mehānismu to var panākt. Otra priekšrocība, padodot krāsu ar šo mehānismu, mums ir tātad padara pie ērtās labās rokas, bet bloķēšana tiek veidot pašā galā ar adatas palīdzību, kas arī ļoti būtiski, kas dod šo padaras mehānismu kvalitāti. Trešais, ļoti būtiskais plus, mums ir ekscentriskā padaras galva. Tātad atkarībā no tā, kādu detaļu mēs gribam, vai ko mēs gribam nokrāsot, mums ir iespēja ieregulēt šo galvu pareizajā leņķī, kas dod mums iespēju tātad veidot kvalitatīvu krāsojumu. Ja? Tātad atkarībā no tā, ko mēs darām, šī gadījumā, ja auders sagatavosies krāsot viesu, tad viņš pieregulē attiecībā pret savu lomumu pareizo leņķi galvai un vienmērīgi var veidot šo te krāsojumu pareizajā leņķī attiecībā pret griestiem. Šeit ir ļoti būtiski krāsojot panākt precīzi leņķi, lai leņķis nebūtu 45 grādi, bet būtu precīzi 90 grādos pret griestiem. Tātad šis mehānisms šo visu atļauj, un kā jūs iepriekš, pēc tam arī redzēsiet, arī nav ļoti labi kontrolēt situāciju. Un šo griestus mēs perfekti redzam to virsmu, laukumu, kuru mēs varam apstrādāt, un tajā pašā laikā atlikums no krāsas nekrīt mums acīs, kas arī ir ļoti būtiski. Ja? Ok, tagad sagatavosim mašīnu, veiksim pāris priekšdienus uz redzības šloksni, un tad mēs varam nodemonstrēt, kā mēs varam nopūst viesus par šo te dārgo agregātu. Ja? Labi? Būtiski vienmēr, pirms mēs kaut ko darām, noregulēt mašīnu. Tātad mašīnas regulācija notiek sekojoši. Mēs uzpildām sagatavoto krāsu, mēs veicam testa triepienu sākumā skaidrību, lai mašīna padod spiedienu. Šobrīd mēs izpūšam no mehānikas, no šļaukas ūdeni, līdz mums aiziet krāsas padara. Tālāk būs uzdevums pārliecināties, ka trauksme ir tīra un spiediens ir vienmērīgi noregulēts. Tātad to mēs veiksim testa triepienu uz redzības šloksni. Agregātiem tam spiedienu mērītājs pie šādas temperatūras, tam spiedienam būtu jābūt 1500–1800 bāri. Ja? Šeit mums šis spiedienu mērītājs nav, tāpēc mēs šo testa triepienu veicam vienkārši uz reģitrus, lai mēs redzētu kādā veidā un kā tad īstenībā pūš. Šeit ir svarīgi, lai nebūtu aktu kontūri, aktu pārējais. Lai varētu redzēt, ka vienmērīgi viņš izpūš šo te triepienu. Pamēģini vēlreiz. Višķi jāapskatās, šitiem tev ir līnija, un šeit ir izplūdes. Tā dīze. Tu viņi netīri atsevišķi. Tīri, ja? Okay, noskalo viņu varbūt tajā ūdenī. Pirms tu pūtīsi vēl tāpat priekšēju uztaisīs uz brīdi, ja? Tātad šobrīd mums vajadzētu atbrīvot laukumu. Vajadzētu atbrīvot laukumu. Novietot tātad mūsu šo te man ļoti paturēšu pagarinātu
novietot mašīnu kaut kādā vietā, kur mums viņa netraucēs. Tā, ko mēs varētu ielikt? Es domāju, mēs viņu koridoriem varam ielikt mierīgi. Nē, ejam tā sēdi. Jā, uz sevi sāc. Perimetru, ja? Vai bez perimetru? Es domāju. Kāds ir? Es tev pēc tam pavilkšu nosūkšanā. Es plāju, un tās stūri sāc. Šitā ir. Tad jums, nē, šitā nespēj. Tā. Gadās arī šādas situācijas. Un tam neviens nav pasargāts. Tātad redzam šobrīd uz tīro nopūstus nožūšus griestus, ja, kas ir arī krāsots ar krāsu 2S. Tātad iepriekš redzamajā rullītī jūs redzējāt, kā mūsu meistars Rūdis nopūta griestus, kuriem ir 80 kvadrātmetri. Aizņēma apmēram, tas es precīzi neuzņēmu, bet apmēram aizņēma 60, varbūt 120 sekundes, kļūdos, 3-4 minūtes aizņēma pats pūtiens, ja? 3-4 minūtes, 80 kvadrātmetri. Es domāju, tas ir pietiekoši labs rādītājs. Ja mēs salīdzinām, ja to pašu būtu jāizdara rullīti, uz tādu apjomu būtu jābūt vismaz 2 labiem malderiem, kas sinhroni abi 2 rullē roku rokā, ja? Lai tik lielu laukumu varētu kvalitatīvi norullēt. Tātad šeit mēs redzam būtisku ieguvumu no šīs tehnoloģijas un no šīs krāsas galvenokārt, kas perfekti nosacīja to laukumu ātrums, kvalitāte, ka nav uz griestiem nekādu ne plankumu, ne faktūru, ne strīpu un tā tālāk. Ja? Protams, šo kvalitāti es gribu vēlreiz uzsvērt, nosaka tieši šī produkta kvalitāte. Ir mēģināt arī daudz citi produkti, kas ir bez šīm piedevām šādu kvalitatīvu
krāsojuma pūšanu īsti nav iespējams sasniegt. Tātad tieši šī krāsa, ko ražo Flūgers 2S, ekoloģisks produkts, ja, ar speciālām pildvielām, kas izlīdzina to klājumu, kas perfekti var nodrošināt neredzamas salaiduma vietas, arī remonta vietas tieši tāpat mēs varam piepūst, ja, viņas nav redzamas pēc nožūšanas. Tas ir ļoti, ļoti būtisks moments. Ja. Ok, paldies!